ASV pārtrauc ieroču un munīcijas piegādes Eiropai un Ukrainai tuvo austrumu kara dēļ, un aizsardzības ministrs Pits Hegsets norāda, ka krājumi izsmelti Ukrainas dēļ. Eiropa atzina, ka pretgaisa aizsardzības līdzekļu krājumi ASV, Eiropā un tuvajos austrumos ir gandrīz izsmelti. Vienlaikus Pentagons vērsās pie Baltā nama ar lūgumu saskaņot pieprasījumu Kongresam piešķirt vairāk nekā $200 miljardus karam Irānā. ASV izlūkdienestu gada ziņojumā norādīts, ka Vladimirs Putins uzskata, viņa armija turpina ieņemt Ukrainas teritorijas, tāpēc viņš negrasās apturēt karu. Tomēr dažas šī ziņu kopuma tēmas jāizanalizē līdz pašiem pamatiem. Чтобы не паниковать. Например, Pita Hegseta paziņojums ir pareizi jāinterpretē, lai saprastu, ka viņa vārdos ir pat noteikts iegūms Ukrainai, jo runa ir par milzīgu finansējumu Pentagonam. Un uzreiz pateikšu priekšā, Pits Hegsets neaicināja nepiegādāt ieročus Ukrainai. Kopumā mierīgi visu izanalizēsim. Mani sauc Aleksejs Pīči, apspriedīsim šo tēmu. Pirms sākam lūdzu abonējiet. Abonējiet kanālu, nospiediet patīk un komentējiet zem video. Tas ļoti palīdz YouTube algoritmiem piedāvāt šo raidījumu pēc iespējas lielākam skatītāju skaitam. Abonējiet man Telegram kanālu Pīči News, saite ir šī video aprakstā. Tur publicējam jaunākās ziņas uzreiz pēc saņemšanas. Iepriekš ASV aizsardzības ministrs Pits Hegsets paziņoja, ka valstī jāizmanto sava munīcija. исходя из собственных интересов, Nevis Ukrainai. Citāts. Joprojām saskaramies ar situāciju, ko radījis Joe Baidens, kad militārie lādiņi tika nosūtīti uz Ukrainu, nevis izmantoti mūsu bruņotajiem spēkiem. Labāk šos munīcijas krājumus izmantot mūsu interesēs. Un šāda Pita Hegseta paziņojuma daudzi uztvēra tieši kā paziņojumu, ka turpmāk Amerikas Savienotās valstis pārtrauc ieroču piegādes Eiropai un Ukrainai, jo pašiem šādi lādiņi, piemēram, ir nepieciešami. Patiešām to var tā saprast. Eļļugunī šodien vēl pielāja arī lielākā Vācijas aizsardzības koncerna Rheinmetall vadītājs Arminds Papergers. Viņš paziņoja, ka pretgaisa aizsardzības krājumi ASV, Eiropā un tuvajos austrumos gandrīz izsmelti. Viņš norādīja, ka šobrīd visā pasaulē ir liels pieprasījums pēc raķetēm un pretgaisa aizsardzības sistēmām. Pašlaik gan eiropiešu, gan amerikāņu, gan tuvo austrumu valstu noliktavas ir tukšas vai gandrīz tukšas. Ja karš tuvajos austrumos turpināsies vēl mēnesi, mums gandrīz nepaliks raķešu. Pēc Papergera teiktā, tas ir saistīts ar to, ka mūsdienu droni ir salīdzinoši lēts iznīcināšanas līdzeklis, kamēr cīņa pret tiem prasa ievērojami dārgākas sistēmas. Koncerna Rheinmetall vadītājs uzsvēra, ka efektīva aizsardzība iespējama apvienojot raķetes, artilērijas sistēmas un pārtvērējus. Tieši uz šādu kombinētu modeli koncentrēsies Rheinmetall, palielinot investīcijas ražošanā. Rheinmetall vadītājs uzskata, ka dronu parādīšanās ir mainījusi kaujas raksturu, bet nav pilnībā pārveidojusi militārās pieejas. Galvenais joprojām ir dažādu bruņojumu veidu kompleksa pielietošana. Kā piemēru viņš minēja kara pieredzi Ukrainā, norādot uz Ukrainas bruņoto spēku efektīvu bezpilota lidaparātu izmantošanu pret Krievijas okupācijas spēkiem. Saskaņā Stokholmas miera pētījumu institūta datiem, Eiropas valstis pēdējos 5 gados vairāk nekā trīskāršojušas ieroču importu, patērējot 33% no visām pasaules piegādēm. Gandrīz puse Eiropā ievesto ieroču nāk no ASV, un pēdējos 5 gados ieroču eksports uz Eiropu pieaudzis par 217%. Šo informāciju sniedz ar nolūku. Atkal atgriežamies pie Pita Hegseta paziņojuma, ka ASV nevajadzētu tērēt šāviņus un ieročus Ukrainai. Un šeit apstāsimies un rūpīgi visu izanalizēsim. Jāapzinās, kādā kontekstā tas tika teikts. Pentagons lūdza Balto namu saskaņot Kongresam pieprasījumu piešķirt vairāk nekā $200 miljardus karam ar Irānu. Tā ir liela summa un izraisīja jautājumus. Hegsetam jautāja, kāpēc vajag šos 200 miljardus, kāpēc tik daudz?
Pats galvenais, Pits Heksets norādīja, ka šī nauda nepieciešama krājumu papildināšanai pēc ieroču nodošanas Ukrainai, un tā, starp citu, ir taisnība. Un tas, starp citu, apstiprina, ka Joe Bidenis tomēr neizsniedz ieročus, kā mēdz teikt, pa karotītē, bet gan pietiekami lielos apjomos. Tagad pilnībā citēšu Pitu Heksetu. Neizdraujot no konteksta, bet pilnībā, lai saprastu visu. Citāts. Lai nogalinātu sliktos puišus, vajadzīga nauda. Dosimies uz kongresu, lai nodrošinātu pienācīgu finansējumu. Lai nodrošinātu, ka mūsu munīcija ir papildināta, un ne tikai papildināta, bet pat vairāk nekā nepieciešams. Šādas investīcijas vajadzīgas, lai parādītu, mēs atjaunosim visu izmantoto un atdzīvināsim militāri rūpniecisko kompleksu, atjaunosim brīvības arsenālu. Mūsu unikālie ieroči tiks atjaunoti ātrāk nekā jebkurš spēj iedomāties. Ziniet, mēs joprojām saskaramies ar vidi, ko radīja Joe Bidenis, kas iztukšoja krājumus un sūtīja tos ne mūsu armijai, bet Ukrainai. Katru reizi, kad mēs skatāmies, no kurienes mums radušās tās vai citas grūtības, viss noved pie tā, ka tas tika nosūtīts Ukrainai. Galu galā šos munīcijas krājumus šobrīd labāk izmantot mūsu pašu interesēs. Šis likumprojekts par $200 miljardiem nodrošinās pienācīgu finansējumu. Punkts. Ko mēs redzam? Pirmkārt, uzreiz teikšu, ka Pīts Heksets, protams, ir viltīgs, kad saka, ka to, kas tiek piegādāts Ukrainai, var izmantot karā pret Irānu. Nevar, jo artilērija šobrīd nedarbojas. Amerikāņi paši neizmanto tās aviācijas bumbas, ko nodot Ukrainai, bet tomahaukus, ar kuriem bombardē Irānu, Ukrainai nenodod. Šeit ir citi bruņojuma komplekti. Bet šajā gadījumā, ja noklausās šo Pīta Hekseta citātu, tad, protams, var piekasīties šai frāzei, kā Joe Bidenis visu nosūtīja uz Ukrainu. Bet tam nav nekādas jēgas, tikai ja jūs vienkārši nemēģināt piekasīties pie kaut kā. ASV pārbruņošanas pātrināšana ar jaunām finansējuma pakotnēm no kongresa, tostarp šo $200 miljardu pakotni, ir izdevīga pilnīgi visiem, tostarp arī Ukrainai. Būs vairāk munīcijas, ko ASV varēs pārdot, Eiropa to iegādāsies un nodos Ukrainai. Pīts Heksets norāda, ka mēs vēl vairāk papildināsim krājumus un atjaunojam militāri rūpniecisko kompleksu, lai ātri ražotu bruņojumu. Pīts Heksets, es nevelti runāju par procentiem. Pīts Heksets lieliski saprot, ka viņi pēdējo 5 gadu laikā ir palielinājuši ieroču pārdošanu Eiropai par 217%. Tie ir ļoti lieli līgumi un naudas summas. Un runa nav par to, ka viss nevienam neko nepārdodam, nevienam neko nedodam. Turklāt neaizmirstiet, ka ASV Trumpa laikā Ukrainai neko nedod bez maksas, tikai pārdošana caur Eiropu. Un viss. Lūk, atgādinu, ka 2025. gada oktobrī Joe Heksets aicināja Eiropu pirkt vairāk ieroču Ukrainai no ASV. Tāpēc, lai viņi vairāk finansē, ražo un pārdod. Problēma, manuprāt, uzpūsta, jo Heksetam vajadzēja attaisnot savus lielos pieprasījumus. 200 miljardi karam, tas ir daudz. Un, protams, kongress jautās, kāpēc. Viņš teiks, klausieties, mums vajag papildināt krājumus, Baidens visu atdeva Ukraiņiem, krājumi jāpapildina, bet patiesībā viņš saka, ka vajag ražot. Tātad problēma ir uzpūsta. Lūk, un neviens pat ne vārda neteica par to, ka Ukraina vairs neko nesaņems. Tā nebija. Problēma ir citur. Karš pret Irānu var novērst ASV un Eiropas uzmanību no kara Ukrainā. ASV izlūkdienestu ziņojumā teica, ka Vladimirs Putins uzskata, ka viņa armija ieņem Ukrainas teritorijas, tāpēc neplāno apturēt karu. Raidījuma beigās citēšu fragmentu no ASV izlūkdienestu ziņojuma par draudiem valstī. Maskava visticamāk joprojām ir pārliecināta, ka gūs uzvaru kaujas laukā un piespiedīs noslēgt miera līgumu uz saviem noteikumiem. Taču kara turpināšanās var novest pie tā pāraugšanas plašākā konfliktā ar NATO, līdz pat draudiem pašām Savienotajām valstīm. Maskavas atkārtotie solījumi izmantot kodolieročus un tās vidējā darbības rādījusa ballistisko raķešu ar divējādu pielietojumu kaujas izmantošanu Ukrainā rada draudus, ka reģionālais konflikts var pāraugt eksistenciālā draudā Savienotajām valstīm. Vai jūsuprāt, Savienotajām valstīm ir interese pilnībā pārtraukt ieroču piegādes Ukrainai?
Likšu daudz punkti, rakstiet komentāros savu viedokli, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un ielieciet patīk. Ja šis raidījums jums bija interesants un noderīgs, un jūs vēlaties atbalstīt mūsu YouTube kanāla darbu, to var izdarīt finansiāli ar jebkādu ziedojumu, abonementu vai sponsorēšanu YouTube platformā. Tas ir vienkārši. Saites un rekvizīti ir atrodami video aprakstā. Abonējiet un kļūstiet par sponsoru, spiežot pogu zem video vai izmantojiet ekrānā redzamo QR kodu. Ērtākais veids, kā atbalstīt mūsu kanālu, ir vienreizējs ziedojums. Pateicos par jūsu atbalstu. Saudzējiet sevi. Uz redzēšanos!